Labdien! Jūs esat piezvanījuši uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informatīvo tālruni. Kvalitātes kontroles nolūkos saruna tiks ierakstīta. Lūdzu, Vitālija klausās. Labdien jums, Viktorija. Man būtu tāds jautājums, es gribēju sabiedrības interesēs noskaidrot, vai tas ir tā, vai arī gluži pretēji. Tātad sociālā vidē klejo informācija, ka cilvēkiem, kuriem nav uzturēšanās atļauja, netiek maksātas pensijas, piemēram, no Krievijas puses. Tad, respektīvi, no Krievijas puses ir izsūtījusi naudiņu, bet Korespondenta banka šo darbību neveic. Šobrīd mums ir tāda informācija, ka Krievija naudu ir izsūtījusi, bet mēs šo naudu neesam saņēmuši, jo viņi ir sūtījuši caur Luksemburgas banku, ja, un šī te naudiņa ir aizturēta sakrā ar sankcijām. Šobrīd Krievija meklē tikai citus ceļus un tādā veidā. Bet sakiet, lūdzu, kāda tādā gadījumā ir Latvijas valsts atbildība šajā situācijā, jo šie cilvēki, konkrēti gados vecie cilvēki, paliek neaizsargātā stāvoklī, pateicoties šai politikai, Eiropas Savienības politikai. Kurš par viņiem tādā gadījumā rūpējas? Kurš par to atbild? Es nemācēšu jums atbildēt uz šo jautājumu. Saprotu, jā. Labi, paldies par sarunu. Visu labu. Jā, visu labu. Kā vēlāk noskaidroja sarunā ar Labklājības ministriju, tiek gaidīts alternatīvas risinājums tieši no Krievijas puses. Turklāt problēma ar neizmaksātām pensijām nav saistīta ar uzturēšanās atļaujām. Cilvēki var vērsties pašvaldībā pēc palīdzības. Tāda ir patreizējā informācija.